Visa šī dzīve līdzinās tik vienam mirklim, kas ir šeit un tagad. Tavs gars to pieredz kā noskaņu, kā skatienu acīs, sajūtu. Ja tu dzīvo savās domās, pagātnes vai nākotnes ilūzijās, tad tu nedzīvo vispār. Ir kāda cita noskaņa, kas mūs ievelk, aizrauj, iedzen skumjās, liek atcerēties citas realitātes. Bet tas viss ir tikai mirklis mūžībā. Mirklis mirklī. Neturies pie tiem, atlaid tos visus, ļauj tiem būt, ļauj palikt. Vienkārši palikt. Tie dzīvo savu dzīvi, tie citi stāsti, bet ar vienu sakni. Noskaņa, kā visa kodols, mainīgs, bet tāpat laikā patstāvīgs un mūžīgs. Atlaižot šos dzīves mirkļus, tevi gaida pārsteigums. Tu kļūsi par vienu veselu ar visiem mirkļiem, visām dzīvēm un visiem aspektiem. Šī ir ilūzija, dzīvā ilūzija. Tikai tu to neapzinies. Ieskaties otram acīs, dziļi acīs, ilgi acīs. Ko tu ieraudzīsi? Ko tu sajutīsi? Aiz tumšajiem pleķiem, kas zibēs tev acu priekšā, aiz mainīgām sejām dažādu cilvēku aspektu dzīvēm, tu atradīsi noskaņu. Tā būs otra esence, tā būs dvēseles balss. Nenovērs acu skatienu, bet aizver tās. Noskaņa paliks, tā sildīs un glāstīs. Tieši tāpat ieskaties savai dzīvei acīs, dziļi acīs. Dzīves acis ir visa tava dzīve kopumā, katra sekunde, katrs mirklis, ko izdzīvo. Un ko tu dzīves acīs ieraudzīsi? Tu ieraudzīsi noskaņu, tikai noskaņu. To redz tava dvēsele, to redz tavs gars. Un tā ir tava izpausme. Ne notikumos, ne emocijās, bet noskaņā, klusā un mierīgā, bezgalīgā un ēteriskā. Dēļ tā tu šeit nāci. Tas ir tavs mirklis mūžībā. Viens no mirkļiem bezgalīgajiem. Tagad tu zini, kas tu esi. Tu esi